25. jūnijā Volodimirs Zelenskis izdarīja kaut ko tādu, ko viņš bija izvairījies darīt vairāk nekā 3 kara gadu laikā. Viņš paskatījās uz Krieviju un noteica termiņu – 40 dienas. Tā nebija kāda neskaidra intervijas draudu frāze, tā bija parakstīta pavēle ar noteiktu beigu datumu. Un, kad prezidents kara laikā publiski iestata pulksteni, viņš spēlē uz augstām likmēm. Jo, ja laiks paiet un nekas nemainās, tad zaudē cieņu tieši viņš. Tātad jautājums, kas palika neatbildēts, ir vienkāršs. Kāpēc tieši tagad? Kāpēc pēc tik ilga laika Ukraina pēkšņi uzlika taimeri šim karam? Un atbilde, sākas ar dīvainu vārdu. Jo, kad viņš paziņoja par operāciju, Zelenskis to nenosauc par uzbrukumu. Viņš to nenosauc par bombardēšanu. Viņš izmantoja baņķiera vārdu, nevis ģenerāļu. Viņš to nosauc par sankciju. Un, kad tu saproti, ka pēc karā esošs prezidents savus dronus sauc par sankciju, un kas tieši tagad notiek Krievijā šī iemesla dēļ, viss karš pilnībā maina savu seju. Lai saprastu, kas notiek, mums jāatgriežas pie 25. jūnija. Tajā dienā Zelenskis tikās ar Ukrainas drošības dienesta SBU pagaidu vadītāju. Un no šīs tikšanās tika izdots rīkojums. Viņš apstiprināja to, ko nosauc par 40 dienu ietekmes operāciju. Tā nebija kaut kādi neskaidri draudi intervijā. Tā bija parakstīta pavēle ar noteiktu beigu datumu. Un mērķis, viņa vārdiem sakot, bija piespiest agresoru valsti izbeigt karu. Un pievērsiet uzmanību vārdu izvēlei ziņojumā, ko viņš saņēma. Plaša mēroga sankcijas un vidēja darbības rādījusa sankcijas. Vai jūs zināt, ko tas nozīmē? Jā, viņš runā par droniem. Tie, kas lido vairāk nekā 1500 km Krievijas iekšienē un tie, kas bloķē loģistiku tuvāk frontei. Bet viņš tos sauc par sankcijām. Tas ir pavērsiena punkts. Sankcijas nav domātas, lai nogalinātu karavīrus. Sankcijas ir domātas, lai sagrautu ienaidnieku ekonomiku, līdz viņš vairs nespēja izturēt un ir spiests sēsties pie sarunu galda. Kad Zelenskis apmaina uzbrukumu pret sankcijām, viņš ar to kodētā veidā norāda, ka ir mainījis mērķi. 40 dienu mērķis nav ieņemt teritoriju, tas ir ekonomisks, spiest līdz sāk sāpēt pa maku. Un Ukraina atklāja kaut ko tādu, kas maina visu. Tā pārstāja gaidīt, ka rietumi sankcionēs Krieviju tās vietā, vai ne? Tā izveidoja savu sankciju mehānismu. Tik šajā gadījumā tā darbojas ar sprākstvielām, nevis ar pildspalvu. Bet tad rodas jautājums, kur tad īsti piemērot sankcijas? Jo jūs nevarat sagraut tādas valsts kā Krievija lielumu, uzbrukot ierakumiem. Impērijas, kas dzīvo no naftas, vājā vieta ir pati nafta. Naftas un gāzes nauda sedz apmēram 1/4 daļu no visa Krievijas valsts budžeta. Tieši šī naftas plūsma apmaksā karavīrus, tankus un raķetes. Tātad, ja tu aizgriež šo plūsmu, tu uzbruc visam karam. Tieši to Ukraina sāka darīt. Tālie droni vairs netēmēja tikai uz kazarmām, bet sāka trāpīt arī naftas pārstrādes rūpnīcām. Krievijas naftas pārstrāde ir samazinājusies līdz zemākajam līmenim kopš 2009. gada decembra, kas ir sliktākais rādītājs vairāk nekā 16 gadu laikā. Tikai vienā nesenā mēnesī Ukraina trāpīja 8 no 10 lielākajām valsts naftas pārstrādes rūpnīcām. Benzīna ražošana ir samazinājusies aptuveni par 25% salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Bet nav jēgas runāt tikai par skaitļiem, tas ir pārāk abstrakti. Ļauj man tev parādīt, kas patiesībā notiek. Sāksim ar Krimu, pussalu, kuru Krievija anektēja 2014. gadā un uzskata par vērtīgāko Putina laikmeta trofeju. Paklausies šo Sevastopoles iedzīvotāju, kurš filmē no sava automašīnas loga, braucot no vienas degvielas uzpildes stacijas uz otru un redzot tās visas tukšas. Nav vērts braukt, nav iemesla braukt. Brauksim ar velosipēdu. Viņš joko, bet šis joks parāda, ka pilsēta apstājas. Uz tablo cenas visur rāda nulles, sūkņiem ir zīme, nav degvielas. Un tas nav tikai neveiksmīgs uzpildes stacijas gadījums, tā ir visa pilsēta. Citā pussalas vietā redzama automašīnu rinda, kas stiepjas kilometriem gar ceļa malu.
Viņi stāv gaidot iespēju uzpildīt degvielu. Spriedze ir tik liela, ka autovadītāji sāk strīdēties par vietu rindā. Situācija kļuva tik kritiska, ka pati okupācijas vara izgāja televīzijā, lai oficiāli paziņotu par normēšanu. Sergejs Aksjonovs, Krimas Krievu vadītājs, paziņoja to, kas būtu neiedomājami teritorijā, par kuru Krievija zvēr, ka tā ir tās teritorija. Cienījamie krimieši, sākot no 9:00 Krimas degvielas uzpildes stacijās degvielas piegāde par skaidru naudu, karti, kā arī ar taloniem, gan juridiskām, gan fiziskām personām tiks apturēta. Degviela tiks piegādāta tikai valsts iestādēm, kas nodrošina Krimas republikas darbību un drošību. Pievērsiet uzmanību tam, ko viņš tikko pateica. Degvielas pārdošana parastajiem iedzīvotājiem ir apturēta. Neatkarīgi no maksājuma veida, skaidrā naudā, ar karti vai kuponu. Benzīns tagad ir paredzēts tikai valstī. Teritorijā, kuru Krievija anektēja, lai demonstrētu spēku, parastais Krieva cilvēks vairs nevar uzpildīt pilnu bāku. Un Krievijas valsts zina, cik tas ir bīstami, nevis satiksmes dēļ, bet gan simbola dēļ. Tāpēc tā sāka pavadīt degvielas kravas automašīnas ar eskortu. Krimā ar patruļu, it kā tas būtu kara konvojs. Degviela tiek eskortēta kā zelts. Tas ir tas, ko dronu sankcijas ir radījušas praksē. Un es nezinu, vai jūs to pamanījāt, bet tajā brīdī daudzi krievi sev uzdeva vienu jautājumu. Labi, bet tā ir Krima, kas atrodas tepat, viegli aplencama. Īstā Krievija, valsts sirds, ir neskarta, vai ne? Nepareizi. Un tieši šeit stāsts pagriežas, jo krīze pacēlās kartē. Un tā nonāca tur, kur tai nekad nevajadzēja nonākt. Maskava, galvaspilsētas iedzīvotājs, stāv pie slēgtas Rosņefta degvielas uzpildes stacijas. Uz ielas ir automašīnu rinda, un viņš izsaka savas dusmas un neticību vienlaikus. Šī ir Maskava, nevis Krima. Šis teikums ir vērtīgāks par jebkuru statistiku. Gadu gaitā Kremlis turēja galvaspilsētu burbulī, pasargātu no kara realitātes. Šis burbulis ir pārplīsis. Kad Maskavas iedzīvotājs lamājas pie slēgtas degvielas uzpildes stacijas un saka, ka tam vajadzēja būt citu problēmai, viņš pats to neapzinoties pasaka, ka dronu sankcijas ir sasniegušas impērijas centru. Dodamies uz autobusu. Šī nav stacija. Tā nav stacija. Mēs esam apstājušies nezinu kur. Tas ir pārāk dīvaini, mans dievs. Kāpēc es esmu šeit? Es gribu atgriezties Maskavā. Kas tās par drupām? Krīze kļuva tik nomācoša, ka notika neiedomājamais. Krievija, trešais lielākais naftas ražotājs pasaulē, valsts, kas kļuva bagāta pārdodot degvielu pasaulē, sāka gatavoties pirmo reizi importēt benzīnu ar kuģiem. Saskaņā ar Reuters pirmā krava bija paredzēta jūnijā, visticamāk no Āzijas. Tas ir kā zelta raktuvas īpašniekam, kuram jāizņemas laulības gredzens. Un, lai pagarinātu to, kas palicis pāri, Krievija vēl vairāk atslābināja savus kvalitātes noteikumus, atļaujot netīrāku benzīnu, kas ātrāk bojā motoru. Tā nav izturība. Tā ir iedzīta valsts, kas improvizē, lai neapstātos. Un te rodas vēl viens jautājums. Tas, kas atšķir tos, kuri saprot karu. Labi, Krievija cieš, bet vai Ukrainai pietiks spēka noturēt šo spiedienu veselas 40 dienas? Jo uzlikt sankcijas vienu reizi ir viegli. Sankcijas piemērot katru dienu, vairāk nekā mēnesi prasa industriālu mehānismu. Vai tiešām Ukrainai ir šāds mehānisms? Un es tev varu apgalvot, ka jā. Šie skaitļi ir gandrīz neticami. Pēc Ukrainas aizsardzības ministra Mihaila Fedorova teiktā, tikai 2026. gada pirmajā pusē Ukrainas droni ir trāpījuši vairāk nekā 800,000 Krievijas mērķu. Un pēc Fedorova teiktā, droni šobrīd ir atbildīgi par vairāk nekā 90% no visiem Krievijas zaudējumiem. Artilērija un tanki ir kļuvuši par otršķirīgiem spēkiem, un rūpnīca turpina augt. 2025. gadā Ukraina saražoja vairāk nekā 4 miljonus dronu. Pats Ukrainas aizsardzības ministrija saka, ka mērķis 2026. gadam ir pārsniegt 7 miljonus. Viņi pat izveidoja punktu sistēmu. Katra vienība, kas apstiprina uzbrukumu, saņem elektroniskos punktus, kurus var apmainīt pret vēl vairāk droniem platformā ar nosaukumu Brave One. Viņi pārvērta karu par sistēmu ar rezultātu tablo. Jā, tas ir augsts, bet nežēlīgi efektīvs. Jo tas uzreiz parāda, kurš drons darbojas, un nauda tiek ieguldīta tajā, kas strādā. Tā ir mašīna, kas pati sevi labo un kļūst nāvējošāka ar katru mēnesi.
Tātad jā, spēja izturēt 40 dienas pastāv. Tas nav blefs. Un tas mūs atgriež pie jautājuma, kas tika uzdots sākumā. Kāpēc Zelenskis noteica 40 dienas? Kāpēc atskaite sāks tieši tagad? Patiesība ir tāda, ka tagad ir atvērusies milzīga laika iespēja loga. Un loks nepaliek atvērts uz visiem laikiem. No otras puses, Krievija frontē nekad nav bijusi tik iestrēgusi. Neskatoties uz propagandu par progresu, reālais temps ir kā bruņu rupucim. Uzbrukumā Pokrovskas pilsētai Krievijas armija vidēji dienā pavirzījās apmēram 70 metrus. Lēnāk nekā asiņainākās Pirmā pasaules kara frontes līnijas. No otras puses, politiskā situācija ir pagriezusies par labu Kīvai, padarot šo par tieši īsto brīdi. Gadiem ilgi Ukraina bija viena. Savienotās valstis pat atviegloja sankcijas pret Krievijas armiju, kas mēnesi virzījās uz priekšu. Tāpat arī ar Irānu, līdz tādam līmenim, ka Krievijas naftas ieņēmumi mēnešu laikā gandrīz dubultojās, un ASV senatori apsūdzēja Putinu kā lielāko ieguvēju. Bet tagad situācija ir mainījusies. G7 samitā jūnijā Ukraina sēdēja pie galda kopā ar lielākajām pasaules lielvarām. Un Krievija palika ārpusē. Simbolisms ir pilnīgs. 2014. gadā tieši Krievija tika izslēgta no toreizējā G8 tieši Krimas dēļ. 12 gadus vēlāk šo vietu ieņem Ukraina. Un G7 līderi vienojās pastiprināt sankcijas pret Krievijas naftu un gāzi. Un bija vēl lielāks pavērsiens, ko paziņoja Francijas prezidents. Pirmo reizi pēc Makrona teiktā, Amerikas Savienotās valstis ir parakstījušas oficiālu dokumentu, kurā norādīts, ka tās vairs nav neitrāli starpnieki. Viņi ir Ukrainas pusē, tostarp attiecībā uz sankcijām pret Maskavu. No vienas puses Ukrainas gadījumā, jo pirmo reizi Amerikas Savienotās valstis kopā ar mums ir parakstījušas dokumentu, kurā skaidri norādīts, ka tās vairs nav neitrāli starpnieki, bet atbalsta mūsu pusi teritoriālās suverenitātes, Ukrainas teritoriālās integritātes, militārā atbalsta, kapacitātes un enerģētikas jautājumos, kā arī sankcijās pret Krieviju. Un tā ir patiesa pārmaiņa, kas ir tagad savieno abus galus. Krievija šobrīd ir visvājākajā punktā šajā karā, un rietumi beidzot pastiprina spiedienu, nevis to atslābina. Tieši šajā brīdī Zelenskis lika laikam sākt skaitīt. Viņš pats savienoja punktus. Viņš teica, ka ja Ukraina saņems to, kas tika apspriests G7 sanāksmē, tā ātri radīs apstākļus, lai piespiestu Krieviju izvēlēties mieru. Lūk, tā ir 40 dienu loģika. Tas nav maģisks skaitlis. Tas ir brīdis, kad viss saplūst kopā. Krievija savā vājākajā punktā, Ukraina savā spēcīgākajā punktā. Kaujas laukā un pie sarunu galda. Vai tas ir īstais brīdis Ukrainai, vai arī atkal būs jāgaida? Un tieši tāpēc vārds sankcija nebija nejaušība. Tas, ko mēs redzam, nav tikai viena valsts, kas uzbruk otrai. Tā no jauna definē to, ko mazāka valsts var darīt pret milzi. Ukraina paņēma lētus dronus, pārvērta tos par industriju un sāka pati radīt ekonomisko spiedienu, ko impērijām prasa gadus, lai to izveidotu. Rindas Krimā, nulles cenas Sevastopolē, vīrietis, kurš lamājas Maskavā. Šī ir sankcijas skaņa, kas nav nākusi no nevienas pildspalvas. Tā nāca no debesīm. Ukraina vairs nelūdz atļauju, lai kaitētu Krievijai. Un noteica datumu, kad pienāks rēķins. Pulkstenis jau sācis darboties, tas jau sāk skriet. Pēc 40 dienām mēs uzzināsim, vai Zelenska aprēķins bija pareizs. Vai ar dronu noteiktās sankcijas bija pietiekami spēcīgas, lai salauztu visietiepīgāko cilvēku Eiropā. Neatkarīgi no rezultāta tas pārzīmēs šo karu. Un mēs būsim šeit, lai sekot katrai kustībai. Dargie Krimas iedzīvotāji, šodien no 13. Krimas republikā stājas spēkā ārkārtas stāvoklis. Ja jūs vēlaties patiešām saprast šo konfliktu, ne tikai pēc virsrakstiem, abonējiet kanālu un ieslēdziet paziņojumus. Jo nākamās 40 dienas būs tik svarīgas kā vesels gads. Tagad es vēlos uzzināt jūsu viedokli. Vai jūs ticat, ka Zelenska pulkstenis novedīs Putinu pie sarunu galda?
Atstājiet savu viedokli komentāros. Tiekamies nākamajā video.